Hei, pirms kaut kāda gada man bija sapnis piedalīties kādā superforšā, interesantā samitā ārzemēs, kas rezonē ar manu dvēseli un kas ir populārs, liels, superīgs, foršs, aizraujošs, kur daudz cilvēku piedalās, visādi forši pasniedzēji un kas ir tāds milzīgs pasākums. Un vispār man uz to brīdi nebija nekādas jausmas, kā to izdarīt, kā tur nokļūt. Un tagad es tur piedalos, es piedalos savā sapņu samitā. Un man tas ir reāli krūti, priekš manis tas ir tāds pilnīgi neiespējami dvēseles sapņu. Mans tādu pilnīgi neiespējami sapņu piepildījums, kas ir mans dvēseles aicinājums, ja. Un, protams, tad, kad es to sāku vēlēties un sajust, tad nebija skaidrs, kā tur nokļūt un kā to piepildīt, bet pamazām, ejot gan caur savu grāvēm, gan izaicinājumiem, dievišķā enerģija, vai man dvēseli visums sauc kā grib, man līdz turienei aizveda. Un es pildīju ļoti konkrētas lietas, konkrētas meditācijas un darbības, kas ir tā sauktā manifestācija, bet es to darīju savā īpašajā veidā, apvienojot to ar darbošanos, ar krāsām, ar gleznošanu un savienojoties arvien vairāk ar savu dvēseli un augot līdz tam. Ja? Un tā es esmu piepildījis daudz un dažādus savus sapņus un superīgas lietas, kas ir kaut kādā brīdī, kad es to esmu iedomājusies, man ir likšanās pilnīgi nereāls un neiespējamas. Tas, ko es esmu iemācījusies apgūstot tādu manifestāciju un pievilkšanās likumu, pamazām mācoties, tas ir arī mācības mūža garumā. To darot noteikti caur dvēseli, nevis man šito gribās un vajag, un tagad es to dabūju, caur dvēseli, caur iekšējo izaugsmi. Un veicot šos manifestācijas soļus, veicot tos harmoniski un piemērot tieši man, es šīs lietas sasniedzu daudz ātrāk, daudz vieglāk un harmoniskāk un foršāk, un es viņus varu kaifīgāk izdzīvot, tas ir viennozīmīgi. Man ir bijis, kad es esmu manifestējis superīgas lietas, bet es viņus neesmu mācējis izdzīvot, izbaudīt un iznest, jo tie iekšējie traucēkļi un tie iekšējie negatīvie mutuļi ir bijuši pārāk spēcīgi. Lūk. Tātad, ja tu arī vēlies piepildīt kādu superīgu sapni un tev ir kāds aicinājums, es tev aicinu piedalīties manā īpašajā kursā, ko es esmu radījusi, vai man dvēseli caur mani radījusi un dievišķā enerģija, lai arī tu varētu piepildīt sapņus un tās metodas un tas apvienojums ir ļoti unikāli, ļoti īpaši, jo tas notiek gan ar elpu, gan meditāciju, es to vadu spēlēt handpenu, un tas notiek caur mākslu, caur zīmēšanu, tev nav jābūt priekšzināšanām, es uzreiz saku, tas nav par to, cik tu skaisti glezno, bet tas ir tas, kā tu caur savām izjūtām tavu dvēseli un tu izpaudies, ja? Caur krāsu, caur elpu, caur stāstiņiem, caur tavas dvēseles atvēršanos un sadziedēšanos, arvien vairāk savienojoties ar sevi, arvien vairāk savienojoties ar savām dievišķajām daļām, ļaujot tavai dvēselē mirdzēt uz āru, ļaujot sev mirdzēt un būt un piepildoties pašai un palīdzot arī šai pasaulē un kļūstot, padarot šo pasauli skaistāku un labāku. Tas ir ļoti īpaši fantastisks un skaists piedzīvojums, un tā ir viena no lieliskākajām dāvanām, ko tu sev var uzdāvināt. Tad nāc, pievienojies, audz, manifestē, rādi, kļūsti arvien bagātīgāk, pilnvērtīgāk kopā ar mums.